Kā mēs atrisinām šāda tipa vienādojumus? Tas, kas mums jāizdara, ir būtībā jāpadomā, kādu skaitli kāpinot kvadrātā mēs dabūjam 64. Jā, un jūs teiksiet, ka ir 8, bet ir vēl viena atbilde. Jā, 8 kāpinot kvadrātā dabū 64, un arī -8 kāpinot kvadrātā dabū 64. Tātad divas atbildes ir 8 un ir -8. Un, lai nebūtu katru reizi jāraksta divas atbildes, tad ir pieraksts, kā to var pierakstīt vienā rindiņā, ka x ir plus vai -8. Un tad tālāk tas ir tā kā lineārs vienādojums. Ja mums vienādojumā ir tikai vienīgi x kvadrāts, tad mēs viņu rēķinām kā lineāru vienādojumu, izņemot beigās to te pierakstam klāt. Piemēram, 2x kvadrātā - 10 ir 8, mēs rēķinām tieši tāpat kā lineāru vienādojumu. Burti pa kreisi skaļi pa labi, tātad desmitnieku mēs valkam uz otru pusi, atceramies, ka tad zīmes mainās uz pretējo, sanāk 2x kvadrātā ir 18. Un tad, kad mums viss saskaitīts, tad mēs dalām ar to skaitli, kas ir pie x, tātad dalām ar 2, un dabūjam, ka x kvadrātā sanāk 9. Un, ja mēs domājam, kāds skaitlis jākāpina kvadrātā, lai dabūtu 9, tātad vai nu 3, vai nu -3. Vienmēr atceramies, ka mēs varam kāpināt kvadrātā vai nu 3, vai nu -3, un abos gadījumos sanāk 9. Komentārā ieraksta atbildi šim vienādojumam, un uzdevums ir atrisināts.